Aplūkojamais demonstrējums sastāv no divām daļām. Viena daļa ir daļa no transformatora, tā ir šī te. Mums ir viena transformatora spole un ir transformatora serde. Taču transformatoram serde parasti ir nepārtraukta, bet šajā gadījumā mums šeit augšsē ir pārāvums, kuram cauri kustās otra demonstrējuma daļa, kas ir svārsts. Un par svārstu galvenais, kas ir jāzina, ka svārstam galā ir paramagnētiķis, alumīnijs, tad alumīnija plāksnīte un alumīnijs ir paramagnētiķis, ko nozīmē paramagnētiķis, varam vienkārši pārbaudīt, tad ja mēs paramagnētiķim liekam klāt magnētu, tad tas ļoti švaki uz šo magnētu rieģē, jeb mūsu šobrīd redzamajā kustībā nereaģē vispār uz magnētu. Ko nozīmē, ja reaģēt uz magnētu, pieņēm šis te acīm redzami reaģē uz magnētu. Tātad galā ir paramagnētiska plāksnīte, kas nereaģē praktiski uz magnētisko lauku. Un ko mēs šeit darīsim? Tātad šis svārsts tiks iesvārstīts. Sākumā nepieslēdzot spoli 230 voltu tīklam, un pēc tam ieslēgsim spoli tīklā un patīsimies, kas mainās. Tad sākumā iesvārstam svārstu bez spoles pieslēgšanas spriegumam. Redzam, ka svārstības, protams, ka viņas dilst, bet ne ļoti strauji. Un tagad tātad mums šeit ir iespēja pieslēgt spoli 230 voltu spriegumam. Tagad iesvārstīšu un pieslēgšu tātad spriegumu. Kā redzam, svārstības ļoti strauji norim. Tad vēlreiz bez 230 voltu sprieguma. Svārstās uz nebēdu, un tagad iesvārstam vēlreiz, un pieslēdzam klāt spriegumu. Un redzams, ka svārstības norimst ļoti strauji. Tagad paskatīsimies nelielas izmaiņas, nomainīsim plāksnīti, kas atrodas svārsta galā. Lūk, tagad svārstam galā atkal vēl ir plāksnīte, tikai atšķirība šoreiz ir tā, ka plāksnītei ir iegriezumi. Tā vairs nav nepārtraukta, tad ir, kā ļoti labi redzams, daudz iegriezumi. Bet vēl aizvien plāksnīte ir veidota no alumīnija, un vēl aizvien tā ļoti švaki reaģē uz magnētu, jeb, kā jau iepriekš noskaidrojām, praktiski nereaģē. Un paskatīsimies, ka šajā gadījumā mainās. Atkal iesvārstīsim bez spoles pieslēgšanas spriegumam. Redzam, ka vēl aizvien svārstās kā traks. Un tagad otrs. Pieslēdzam. Labi, pirms iesvārstīsim. Un pieslēdzam spoli spriegumam. Kā redzams, dilšana galīgi vairs nenorit tā kā iepriekš. Un tagad tas ir arī jautājums, kas šeit rodās. Kāpēc ir šādas atšķirības? Kāpēc vispār? Iepriekšējā gadījumā notika svārstību dilšana pieslēdzot spoli 230 voltu spriegumam. Un kāpēc šajā gadījumā ir kaut kādas izmaiņas?